darba dzīves balansā, tajā tēmā runājot, mēs aizmirstam par to, ka tas, kurš nav balansā, tas esmu es. Un ja es griežos uz sevi un neskatos uz to darbu vai dzīvi, bet es skatos uz sevi, tad tā miera avots vai arī nemiera avots esmu jau es pats, ne jau tā apkārtējā pasaule. Vienkārši es ļaujos, ka mani šūpo. Vai es atrodu stabilitāti sevī, un līdz ar to tas pagrieziens uz iekšu, tas ir tas radikālais pagrieziens. Un tas mans novērojums vai atklājums vai secinājums vai atziņa, kā viņi var saukt, kā grib, ir tas, ka kamēr mēs skatāmies uz āru, uz pasauli, tad tur nepārtraukti pasauli mums piegādās notikumus. Tur viens karš, vai tur viena valdība, vai tur nauda, vai tur vecāki, vai tur slimība, vai vēl kaut kas. Mums tā pasaule visu laiku sitīs laukā. Un tajā brīdī, kad mēs liekam to pasauli mierā un pagriežamies uz iekšu, tad tur ir iespējams to mieru atrast.